Bīriņu pils – simetriskās elegances triumfs. Ceļš uz Bīriņu pili ved pa Ainavisku aleju un pāris lūžām, kurās savienojas divi ezeri – Bīriņu ezers un Dzirnavu ezers. Paveras brīnišķīgs skats uz pili, kas pelna ievērību kā viena no arhitektoniski skaistākajām 19. gadsimta ēkām Latvijā, turklāt tās pievilcību vairo arī glaznainā apkārtne. Bīriņu pili 1860. gadā uzbūvēja grāfa Mellīna mazdēls Augusts von Pistolkross. Viņš apredz bagāta Sanktpēterburgas baņķiera audžumeitu un domājams, ka sievas pūra nauda palīdz vairot Bīriņu pievilcību. Šodien Muižas ēkās atrodas viesnīca, omulīgs restorāns, iespējams svinēt kāzas, jubilejas un ekskursijās izzināt vēsturi. Ūdens Dzirnavās vasaras laikā atvērts etnomuzejs un krodziņš ar latviskiem ēdieniem. Veselībai kalpo dažādas pirtis, zirgu izjādes, izbraucieni ar velosipēdiem, laivām un romantiski pastaigu taku labirinti, kas ved cauri Emīlijas parkam gar Alberta dīķiem, Eņģeļkalnu, senajām Mellina kapenēm, dažādām lapenēm un Krāšņo mīlestības ozolu. Ir tradīcija, ka jaunlaulātie mīlestības ozola zaros iesien zvaniņus. Drīzumā pils viesiem būs iespēja uzkāpt pašā pils torņa augšā un no turienes vērot glaznaino ainavu un stārķa ligzdas iemītniekus. Mēs atkal un atkal iemīlamies šajā vietā un ilgojamies atgriezties vēl un vēl.